Tā, ko es gribēju pastāstīt? Kad sāku taisīt kaut kāds pirmos video, tā, ka es sāku domāt, ko es filmēšu. Tu ideja ir ļoti daudz, viņas ir ļoti dažreiz arī dumjas, un daudz arī nav piepildīts. Bet tad tu uztaisi pirmo video, kas tev interesē, un tu viņu publicē. Loģiski, ka tu viņu taisi sev, savam priekam, un tad tu viņu nopublicē internetā, un pēc laika tu tā seko līdzi, kā viņam sokas, vai kāds skatās, vai kāds neskatās, vai ko cilvēki raksta komentāros. Un tad, kad tie video varbūt ir maz, vai tu viņus īpaši nereklamē, un viņi paliek tikai tev, tad varbūt situācija un tās sajūtas ir savādākas. Kad man tie video kļūst arvien vairāk un vairāk, un kad tu pats jau sāc piestrādāt pie pašiem videoklipiem arvien vairāk, un tad, tu jau esi ieguldījies no telefona līdz kamerai, mikrofoni, gaismas, plānojot ceļojumus gandrīz vai tā, ko varētu forši uzfilmēt. Loģiski, ka tu pats arī te pabūsi, bet vienmēr arī domā, kas būtu tāds, ko varētu interesanti uzfilmēt. Un tas kaut kā saslēdzās kopā. Tas video bloks tev iet līdzi, tā kā tāda dienas grāmata ar pildspalviņu, tikai tev tiešsaitē, tu nevis pēc tam raksti tādas smukas, melanholiskas atmiņas par to, kas notic, bet tu filmē momentā tās atmiņas. Tas noteikti kaut kādā mirklī var arī traucē, bet no otras puses tu atkal vairāk pievērsi uzmanības detaļām, un tad, kad pats atkal skaties otrais vai montē, tu liekas, wow, es nepamanīju to, kā es nepamanīju, kad mēs Francijā ēdām pusdienas, kā apkārt bija tikai principā pensionāri. Kad tu tur sēdēji, viss tur ir parīzieši, tur viss normāli, viss čilā. Tas, ok, varbūt tas ir weird un bišķi nesakrīt ar to, ko es stāstu. Tieši tajā momentā, jo sajūtas pilnīgi savādāks. Un tad, kad tu skaties, tad tu pamani visu kaut ko tu nepamanīji pirmajā reizē. Kas ir forši? Kas, man liekas, tas ir no tā video vloga viens tās liels bonus, pēc tam atskatot apkārt, liekas, īstenībā to es neredzēju, un tas bija tāds, es pilnīgi savādāk atcerējos, jo mūsu atmiņa ir diezgan viltīga, viņi mēģina piepušķot daudzas lietas, kas nav. Un tad notiek tā situācija, kad ir jau uztaisīta ļoti daudz video, un tu sāc zaudēt vienā mirklī tā kā to kaut kādu sākuma basic ideju, kāpēc to darīju, un tu patiešām sāc kaut kā koncentrēties uz to, ko skaties kāds visvairāk, vai kas ir savāds visvairāk laiks, un tad tev šķiet, ka tev ir jāpieregulē sava video bloga, vloga, vienalga, multines, skeča, stand-upa parametri, lai vairāk izpatiktu skatītājiem. Tas noteikti ir visiem radošajiem bijis tāpat kā šiem gleznotājiem, dziedātājiem, mainam žanru, mūzikā īpaši, kas mums šobrīd stilā ir, 2001. Gads stilā ņumetāls, davai visi močiem ņumetālu. Kas tur nākošais? Metalkors, pārmetamies uz metalkoru. Imokors, vai taisam imokoru, un mētājas tie cilvēki. Protams, ka tā ir vairāk komercija, viņiem tas jādara, lai viņi izdzīvot, lai viņi vienmēr būtu trendā, lai viņi būtu populāri un aktuāli. Un ar video blogu noteikti arī var redzēt to tendenci, ka sākumā bija tas par Latviju, ka tur kaut ko ceļo, bet visu laiku jau man negribas tikai to vienīgi Latviju filmēt. Un kad tu sāc taisīt citu materiālu, ko es tā kā solīju, ka visu laiku es bišķi pamainīšu, tad redz, ka īpaši nav ne atsauksmes, ne cilvēkiem vairs interesē. Tas jau ir normāli tikai. Un tad ir tās bailes, kā pazaudēt to skatītājs, jo viens puses tu taisi sev, loģiski, bet tu to taisi video formātā, un tu viņu taisi publisku. Tas nav tā kā es safilmēšu, samontēšu un ielikšu savā USB stikā un ielikšu plauktā. Tad nav problēma. Bet, ja tu taisi publisku, tomēr ir tā vēlme, lai kāds arī noskatās, lai kāds kaut ko iekomentē, veidos kaut kādu diskusiju, kaut kāds actions notiek. Un, kad tā aktualitāte, kad tā aktivitāte, tie video sāk kristies, tad tu sāc domāt tā, kaut ko es daru nepareizi, jo iepriekš tā kā visi skatījās, visiem patika, un tagad pēkšņi bums, un nav nekāda reakcija. Tas bija kaut kas, ko es gribēju pateikt vienkārši,
kaut kādā mirklī tu pazaudējies un kaut kādā mirklī tu pārāk pievērs uzmanību tām lietām, jo arī loģiski, ka gribas, lai tev ir pēc iespējas vairāk skatītāju. Cevišķi, ja tu daudz laika iegūti, tu gribi, lai kaut kādā veidā tas nāk atpakaļ. Nu ne jau, teiksim, ka tev par to kāds maksā, bet vienkārši, ka tev vai nu aug skatītāji, vai nu aug tie sekotāji. Nu, tobiši ir kaut kāda izaugsme, jo es jau teicu pirms gada vai pirms diviem, es teicu, ka es to darīšu līdz, es tagad aizmirsu šī gada februārī vai pagājušā gada februārī, kas pastīšos, kāda būs tie cipari. Un nebija man īpaši nekādas prognozes, un es nezinu, vai ir kaut kāds baigais redzams tur, kaut kāds tur šī bloga izaugsme, es nezinu, nav īsti no kā izvērtēt, kas ir izaugsme liela, kas ir izaugsme maza. Jo dienas beigās tas tā ir hobijs. Un kāds jautāja, vai šis ir hobijs, vai šis ir biznesa plāns. Nezinu, vai tas var būt biznesa plāns, tas noteikti ir hobijs. Hobijs, kurš aizņem ļoti daudz laika, ļoti daudz pacietības un tev ir visu laiku, kā lai pasaka, tev ir nevis jāsaņemās, bet tev visu laiku ir jāziedo sevi, lai tu izdarītu labi. Protams, var uztaisīt ķep-ļep, bet man liekas, ka tāda ķep-ļep jau ir ļoti daudz, kas taisa ķep-ļep saturu, un man tomēr patīk, ka tās filmiņas, vai, es viņas tā kā sauc par mazām filmiņām, ka viņas tomēr ir vairāk tādas dokumentālas, un smuku uzfilmēts, ka tu var uzlikt tās 10 minūtes, noskatīties, liekas, tas bija baigi forši, nekā kaut kāds ķep-ļep, tāpat kā bija tas video par tiem policistiem, kas šausmīgi aizgāja, es vienkārši izdzējis, jo tas nav tas saturs. Es nebiju domājis vienkārši savā galvā, ka tas aizies līdz kaut kādam tur TV bez tabū raidījumam. Es biju ieliks tikai tā joka pēc. Domāju, ieliksim, un kad tu skaties vienkārši, ka tie cipariņi tur lec, un tu atnāc apakaļ 10 000, 15 000, 20, 27 000, kas notiek? Jo man jau tas nekādu pienesumu nedod. Cilvēki nenāk skatīties to, kas patiešām dara, viņi nāk paskatīties kaut kādu šokējušu saturu, kas nav cool. Tāpēc, ķep-ļep saturs nebūs, un saturs noteikti turpināsies tādā pašā stilā kā līdz šim. Un viņš netieks vairāk, teiksim, plus-minus korģēts, ne tur pēc vēlmē, ne pēc skatījuma. Es patiešām gribu turpināt to, ko es daru, darīt to maksimāli kvalitatīvi un turpināt filmēt piedzīvojumus. Noteikti, ka būs arī meklēsim Latviju. Noteikti, ka vasarā būs brauciens uz Latgali, ko es solīju gada sākumā un stāstīju. Francijas brauciens šobrīd tiek jau atrādīts, jums pat publicēju šodien 3. sēriju, palikušas vēl 2. Kad tās 2 būs jau gaisā, tad jau ies tālāk. Jo man vesels saraksts ir ar video idejām. Es tikai gaidu, kad ārā būs foršāks laiks, jo viņi visi pārsvarā saistīts ar āru. Ne tik ļoti pārgājieniem, bet visādām citām štēlēm, ko mums vajag ārpasauli, lai tur beigas pūst tas ārprātīgais vējš, beigas sniks sniegs, un tad bīdīsimies uz priekšu. Tā bija tā ļoti nopietnā lieta. Tā nebija nopietna lieta, bet tas bija kaut kas, ko jau pastāstīt. Lai neizskatās, ka šis video blogs stagnē tikai vienīgi uz kaut kādiem dažiem ceļojumiem, dažiem braucieniem. Ir kāds baigi daudz tēmas, ko gribas pastāstīt, bet es jau tā kā bišķiņ baidos viņas aizcert, jo dažos brīžos es vienkārši neaptveru to, cik īstenībā ļoti daudz šis video cilvēks sasniedz. Teiksim, to mana auditorija, kur ir ļoti izglītota, gudra, un ja es palaidīšu baigo pīli un izdarīšu kaut kādu stulbumu, tad tas aptvers uzreiz tik daudz cilvēkus, un kad tas var slikti beigties. Tāpēc dažas topikas, pa ko es gribēju agrāk runāt, es varbūt paklusēšu, bet varbūt rulēsies laiks uz priekšu, un es pārdomāšu, un tāpat pacelšu tās tēmas augšā. Bet Latvijā par daudzām tēmām ir bail runāt, jo liekas, ka visi cilvēki ir diezgan atvērti, loģiski domājoši un toleranti, un es saskaros ar to, ka tā diezgan, tā nav, lai arī cilvēki varbūt liekas, ka ir forši
advancēti un viss kārtībā, bet, ja mēs celsim dažādas tādas asākas tēmas, tad tas var beigties var nesmuki beigties, un tāpēc nebojāsim, nemetīsim iekšā zupā žurkas un citas lietas. Ēdīsim, turpināsim ēst mūsu garšīgo saļanku. Ok, kaut kāds dīvains nobeigums būs manam monologam. Bet es teiktu tā, vienmēr, ka es communityjā, tas saucās tas mazā podziņa YouTube'ā vai arī komentāros Facebookā, man vienmēr patīkam dzirdēt, ka kāds kaut ko ieraksta un pasaka kaut kādas savas domas vai vienalga kaut kādu izrautu ideju no gaisa, jo, saku, ka tu veido saturu, ir vēlmi dabūt to atpakaļ saikni skatītāju. Un tad ir reiz, ka tu nosēdi vairākas dienas samontē ieliec un atpakaļ neatnāk neviena lietiņa, tev šķiet, vai es kaut ko daru nepareizi, vai es kaut ko daru ļoti pareizi. Un tu vienmēr sēdi un domā. Un tas ir tā lieta, ko es gribu izmest ārā. Es negribu vairs par to domāt. Es negribu iespringt par kaut kādiem tur skatījumu daudzumiem, abonementu daudzumiem, sekotāju daudzumiem. Es turpināšu, cik nu varu popularizēt savu video blogu, kā to darīt. Kurš cilvēks, kas kaut ko rada, viņš vēl, lai es atrastu savu maksimālo auditoriju. Jā, pa lielam, nezinu, kaut kā tā. Kā vienmēr, tas dīvainais ārpats. Pirmais tas angliskais vārds. Ļoti centos neteikt nevienu anglicismu, jo es klausos citas, man baigi traucēt. Tā ir noteikti vēl viena tēma, pa ko es gribu parunāt. Bet tad noteikti vispārējais man apvainosies, kad es teikšu, ka tomēr vajag sekot līdzi, kā jūs izsakaties kameras priekšā, jo jums seko vesela čupa jauniešu, un kad es dzirdēju šodien, kā viņi runā tiešraidēs, tas ir vāks. Bet tā ir saruna citai reizei, un ok, tas bija, ko gribēju pateikt. Atā!